Ko varam sagaidīt no Bitcoin augusta mēnesī? Amerikā iznāk ražošanas dati, kas aktuāls kriptovalūtām. Ja mēs paskatāmies Bitcoin atdevas procentu, tad no pēdējiem 13 gadiem augusts bijis no 13 gadiem 9 gadus ir negatīvs, tad atdevas procents bijis ar mīnus zīmi, un tas var liecināt tikai to, ja vēsture atkārtojas, tad visticamāk mēs varam piedzīvot ne to labāko augustu. Amerikā iznāca šie ISM ražošanas dati, un jūlijas bija augstākais lēciens vairāk kā pēdējo 4 gadu laikā. ASV 10 gadu valsts obligācijas ienesīgums turās ap 4,74%, kas ir augstākais kopš 2025. gada. Naftas cena turpina tirgu krist un attiecīgi sasniegusi ap 75 ASV dolāriem. Ja tev interesē kripto, ieskaties manu profilu aprakstlinkā.